Labdien, cienījamais priekšsēdētāji, godātie un mīļie visi oranžie. Nedomāju, ka man vārdu dos tik ātri un tūlīt, un tomēr es vienmēr esmu skandinājis, ka es esmu oranža no matu galiem līdz papēžiem, bet ne jau krāsā ir nozīme. Nozīme jau ir tajās idejās, ko mēs nesam, un žēl, ka tāda eiropeiska valsts kā Latvija ar tukšu valsts kasi paliekam uz kādiem pāris gadiem bez labējas ideoloģijas šajā valstī. Jo tā kase jau nepildīsies, ja nebūs mums to uzņēmēju. Tā kase nepildīsies, ja mēs neatbalstīsim ar nodokļiem, bet kas tad šīs idejas nesīs? Protams, konservatīvisms ir arī tajā, ka tas ir saprātīgs, uz pieredzi balstīts, un saprotu, ka šobrīd eksistēt šādā situācijā ir diezgan muļķīgi, un pēc pragmātiskas un emocionālas priekšsēdētāja runas, protams, ir grūti aicināt uz kaut ko citu. Tādēļ visiem pārdomām, bez zosīm, bet tomēr ar vienu arī Selksnes nelielu dzejolīti. Iet pa dzīvi un pamanīt brīdi, kad esi vajadzīgs, kā ūdens, kā gaiss, kā mājas. Iet pa dzīvi un pamanīt brīdi, kad ļaunumu dara tavs tuvums, kā sērga, kā tarps, kā puve. Iet pa dzīvi un pamanīt brīdi, kad tavas līdzšinējības otram vairs nevajag, kad viņš tev vairāk prasa, bet varbūt mazāk. Paldies!